Šajā brīdī, kamēr jūs lasāt šos vārdus, aptuveni 20,000 asteroīdu šķērso kosmisko telpu starp Marsu un Jupiteru. Daži no tiem ir lielāki par Manhetenas salu, citi lielāki par visu Latviju. Un gandrīz katrs no šiem kosmiskajiem akmeņiem varētu iznīcināt mūsu civilizāciju, ja tas trāpītu Zemē. Bet tas nenotiek. Kāpēc? Jo tur, 450 miljonu kilometru no mums, riņķo milzis, kas sver vairāk nekā visas pārējās Saules sistēmas planētas kopā – Jupiters. Un šis milzis jūs glābj katru dienu, katru stundu, katru sekundi. Bet šeit ir kaut kas, ko jums vajadzētu zināt par jūsu glābēju. Tas pats milzis, kas šodien novirza asteroīdus no Zemes, pirms 4,5 miljardiem gadu iznīcināja veselas planētas, iespējams, 10 planētu. Tās, kas varēja kļūt par dzīvības pasaulēm. Tās, kas varēja attīstīt savas civilizācijas. Jupiters tās vienkārši izsvīda no Saules sistēmas, kā bērns, kas met akmeņus pāri ezeram. Un tad, pēc šīs kosmiskās slaktiņas, kas apstājās, nomierinājās un kļuva par sargu. Kā tas ir iespējams? Kā viena un tā pati planēta var būt gan glābēja, gan slepkava? Un kas notiktu, ja mēs atklātu, ka šī dubultā daba nav izņēmums, bet gan likums? Ka visā visumā nav tīru varoņu un skaidru ļaundaru, tikai spēki, kas veido un iznīcina vienlaikus. Lai saprastu šo paradoksu, mums jāceļo atpakaļ laikā, 4,5 miljārdi gadu atpakaļ, uz brīdi, kad mūsu Saules sistēma bija pavisam citāda vieta. Iedomājieties jaunu zvaigzni, kas tikko aizdegusies kosmiskajā telpā. Ap to griežas milzīgs disks no putekļiem un gāzes, tas, ko astronomi sauc par protoplanētāro disku. Šis disks ir karsts, haotisks, pilns ar sadursmēm, mazas daļiņas salīp kopā. Pēc miljonus gadiem tās kļūst par akmeņiem, pēc 10 miljoniem gadiem par planētām. Bet šeit nav kārtības, nav plāna, tikai gravitācija un nejaušība. Un tad, aptuveni 30 miljonu gadu pēc Saules dzimšanas, notiek kaut kas izšķirošs. Vienā no ārējām diska zonām, kur ir pietiekami augsti, lai ūdens sasaltu, sāk veidoties milzis. Vispirms tas ir tikai akmeņu un ledus kodols, apmēram 10 reizes masīvāks par Zemi. Bet šis kodols ir pietiekami liels, lai sāktu piesaistīt gāzi, ūdeņradi, hēliju, visu, kas atrodas tuvumā. Process pātrinās eksponenciāli. Jo lielāks kļūst milzis, jo vairāk gāzes tas piesaista. Jo vairāk gāzes, jo lielāka gravitācija. Pēc tikai dažiem 100,000 gadu, kosmiskā mirkļa, tur jau ir planēta, kas sver 320 reizes vairāk nekā Zeme. Jupiters, pirmā īstā planēta Saules sistēmā. Bet šis jaunais milzis nav mierīgs. Tas ir dzimis ārpus tā vietas, kur mēs to redzam šodien. Daudz tālāk no Saules, un tā gravitācija sāk miedarboties ar protoplanētāro disku neparedzamos veidos. 2003. gadā Kalifornijas Universitātē Santa Krūzā strādāja astronoms vārdā Kevins Volšs. Viņš un viņa kolēģi veica datorsimulācijas, mēģinot saprast, kā veidojās Saules sistēma, un viņi atklāja kaut ko šokējošu. Viņu modeļi rādīja, ka Jupiters nevarēja palikt tur, kur tas dzimis. Tā gravitācija miedarbojās ar gāzes disku tā, ka radās kaut kas līdzīgs berzes spēkam, un šī berze lika Jupiteram kustēties, iekšup, uz Sauli. Iedomājieties to, planēta, kas ir lielāka par 1000 zemēm, lēnām, bet nenovēršami slīd cauri jaunajai Saules sistēmai. Tā kustība nav ātra, tikai daži centimetri sekundē, bet kosmiskajā mērogā tas ir katastrofāls, jo uz tā ceļa atrodas viss. Mazās planētas, kas tikko sākušas veidoties, asteroīdi, komētas, viss, kas atrodas starp Jupiteru un Sauli. Un Jupitera gravitācija ir tik milzīga, ka tā neko neatstāja neskartu. Pirmās planētas, kas sastop Jupiteru, vienkārši tiek izgrūstas no savām orbītām. Dažas tiek izsviestas tālāk no Saules, citas, tieši pretēji, tiek iemestas uz iekšu, kur tās saduras ar citām planētām vai nokrīt Saulē. Tas ir kosmiskais biljards, kur Jupiters ir tā bumba, kas izklīdina visas pārējās. Astronomi šo periodu sauc par lielo migrāciju, bet tas ir pārāk maigs nosaukums tam, kas patiesībā notika. Tas bija apokalipse, planētu slaktiņa, un Jupiters bija tās izpildītājs.
Cik planētu tika iznīcinātas, mēs nezinām precīzi, bet mūsdienu modeļi liecina, ka iekšējā Saules sistēmā, tur, kur tagad ir Merkurs, Venēra, Zeme un Marss, varēja būt desmitiem planētu. Dažas no tām iespējams bija lielākas par Zemi, citas mazākas, bet joprojām pietiekami lielas, lai uz tām varētu attīstīties dzīvība. Visas tās ir pazudušas, izsviestas no Saules sistēmas, vai iznīcinātas sadursmēs, vai izkausētas, nokrītot Saulē. Un tad notiek kaut kas vēl dīvaināks. Jupiters apstājas. 2011. gadā cita astronoma komanda, šoreiz vadīta Alessandro Morbidelli no Francijas Nacionālā zinātņu pētniecības centra, atklāja kāpēc. Viņu simulācijas parādīja, ka Jupiters nebija viens, aiz tā veidojās vēl viens milzis – Saturns, un kad Saturns kļuva pietiekami liels, tā gravitācija sāka miedarboties ar Jupitera gravitāciju. Iedomājieties divus dejotājus, kas satver viens otru un sāk griezties. Viņu kustība maina. Tā vairs nav taisna līnija, bet gan sarežģīta spirāle. Tieši tas notika ar Jupiteru un Saturnu. Viņu gravitācijas miedarbība apturēja Jupitera kustību uz iekšu, un tad sāka to vilkt atpakaļ, uz ārpusi. Šo procesu astronomi sauc par lielo taku, Grand Tack. Nosaukums nāk no burāšanas termina, kad burinieks strauji maina kursu, un tieši to Jupiters izdarīja. Tas pagriezās un devās atpakaļ uz ārējo Saules sistēmu. Bet ceļā atpakaļ tas atkal iznīcināja visu, kas bija palikusi pāri no pirmā ceļojuma. Tagad apstājieties un padomājiet par to, ko tas nozīmē. Jupiters šķērsoja jauno Saules sistēmu divas reizes. Vispirms uz iekšu, tad uz ārpusi. Katru reizi tas bija kā kosmiskais buldozers, kas nolīdzināja visu uz sava ceļa. Cik daudz potenciālo pasauļu tika iznīcinātas, cik daudz iespējamo dzīvības vietu, mēs nekad to neuzzināsim, jo pierādījumi ir pazuduši. Izsvīsti kosmiskajā telpā vai izkausēti Saules karstumā. Bet šeit ir ironija. Tā pati Jupitera migrācija, kas iznīcināja tik daudz, arī radīja iespēju mums. Jo, kad Jupiters devās atpakaļ uz ārējo Saules sistēmu, tas atstāja aiz sevis tukšumu, vietu, kur varēja veidoties jaunas planētas, mazākas planētas, akmeņainas planētas, planētas kā Zeme. Ja Jupiters nebūtu migrējis, iekšējā Saules sistēma būtu pilna ar gāzes milžiem. Tur nebūtu vietas Zemei, nebūtu vietas dzīvībai. Mēs eksistējam tikai tāpēc, ka Jupiters vispirms iznīcināja visu, kas bija pirms mums. Bet stāsts nekļūst vienkāršāks. Jo pēc tam, kad Jupiters apmetās savā pašreizējā orbītā, aptuveni 5,5 astronomiskās vienības no Saules, tas sāka darboties kā sargs. Tā milzīgā gravitācija izveidoja kaut ko līdzīgu kosmiskajam vairogam ap iekšējo Saules sistēmu. Šis vairogs darbojas divējādi. Pirmkārt, Jupitera gravitācija ietekmē asteroīdu joslu, to reģionu starp Marsu un Jupiteru, kur griežas miljoniem akmeņu fragmentu. Bez Jupitera šie asteroīdi būtu daudz nestabilāki, viņu orbītas mainītos haotiski, un daudz vairāk no tiem trāpītu iekšējām planētām. Otrkārt, Jupiters noķer vai novirza komētas, kas nāk no ārējās Saules sistēmas. Šīs komētas, ledus un akmeņu gabali no tā sauktā Ohorta mākoņa, regulāri ielidojušas iekšējā Saules sistēmā, bet lielākā daļa no tām nekad nesasniedz Zemi, jo tās sastop Jupiteru. 2094. gadā visa pasaule redzēja, cik efektīvs ir šis vairogs. Komēta Šūmēkera Levija 9, fragmentēta ledus un akmeņu masa, triecās Jupiterā ar ātrumu 60 km/sekundē. Sprādzieni bija tik spēcīgi, ka tos varēja redzēt no Zemes ar nelielu teleskopu. Daži no šiem sprādzieniem bija lielāki par visu Zemes lielumu. Ja šī komēta būtu trāpījusi Zemei, tā būtu izraisījusi globālu katastrofu. Iespējams izmiršanas notikumu, bet Jupiters to apturēja. Kā tas ir darījis tūkstošiem reižu pēdējo 4,5 miljārdu gadu laikā. Tātad, kurš ir īstais Jupiters? Planēta slepkava vai Zemes sargs? Atbilde ir abi. Un tas ir tas, kas padara šo stāstu tik dziļi satraucošu, jo mēs gribam, lai visums būtu vienkāršs. Mēs gribam varoņus un ļaundarus. Mēs gribam zināt, kas ir labs un kas ir ļauns.
Bet Jupiters mums atgādina, ka visums nedarbojas pēc mūsu morālajām kategorijām. Jupiters ir spēks, milzīgs gravitācijas spēks, un šis spēks dara to, ko tam liek darīt fizikas likumi. Pirms 4,5 miljardiem gadu šie likumi lika tam migrēt cauri Saules sistēmai, iznīcinot planētas. Tagad tie paši likumi liek tam aizsargāt Zemi no asteroīdiem. Nav nekādas nodomu, nav plāna, nav apziņas, tikai gravitācija un kustība. Bet šeit ir vēl dziļāka patiesība. Jupitera dubultā daba nav unikāla, tā ir universāla. Gandrīz katrs spēks visumā darbojas tieši tāpat, radot un iznīcinot vienlaikus. Apskatīsim Sauli. Tā ir dzīvības avots Zemei. Tās gaisma dzen fotosintēzi. Tās siltums uztur šķidru ūdeni. Bez Saules mēs neeksistētu. Bet tā pati Saule katru sekundi pārvērš 4 miljonus tonu vielas enerģijā. Tā bombardē Zemi ar radiāciju. Un pēc 5 miljardiem gadu tā paplašināsies un aprīs Zemi. Dzīvības devēja kļūs par dzīvības iznīcinātāju. Vai apskatīsim gravitāciju? Tā ir spēks, kas tur mūs pie Zemes virsmas, kas tur Zemi orbītā ap Sauli, kas tur kopā galaktikas. Bez gravitācijas nebūtu struktūras, nebūtu planētu, nebūtu mūsu, bet tā pati gravitācija rada melnos caurumus, objektus tik blīvus, ka tie iznīcina visu, kas tiem pienāk par tuvu, pat gaismu. Vai ūdens? Mēs sastāvam no ūdens. Dzīvība, kādu mēs pazīstam, ir atkarīga no ūdens, bet ūdens var arī noslīcināt, var aiznest plūdos, var sasalt un saplēst šūnas. Visums ir pilns ar šādiem dubultajiem spēkiem, un Jupiters ir tikai viens piemērs, varbūt visiespaidīgākais, bet nevienīgais. Tagad apskatīsim, ko tas nozīmē mūsu izpratnē par visumu. Mēs esam radījuši stāstus par kosmisko kārtību, par to, ka visums ir radīts mums, ka mēs esam īpaši, ka pastāv kāds plāns, bet Jupiters stāsta citu stāstu. Tas stāsta, ka mēs esam šeit nevis tāpēc, ka visums mūs gribēja, bet tāpēc, ka Jupiters nejauši radīja apstākļus, kuros mēs varējām rasties. Un tas pats Jupiters, kas mūs aizsargā tagad, varēja mūs nekad neļaut rasties, ja tā migrācija būtu bijusi nedaudz atšķirīga. Mēs esam nejaušības produkts, bet ne jebkura nejaušība. Mēs esam ļoti specifiskas nejaušības produkts, tādas, kurā planētu slepkava kļuva par sargu tieši īstajā brīdī. Un šeit rodas jautājums, kas liek pamosties naktī? Cik bieži tas notiek? Cik bieži citās zvaigžņu sistēmās veidojās Jupitera līdzīgas planētas? Cik bieži tās migrē? Un cik bieži tās apstājas tieši īstajā vietā, lai radītu apstākļus dzīvībai? Pēdējo 20 gadu laikā mēs esam atklājuši tūkstošiem eksoplanētu, planētas, kas riņķo ap citām zvaigznēm. Un mēs esam atklājuši, ka Jupitera līdzīgas planētas ir izplatītas. Gandrīz katrā zvaigžņu sistēmā ir vismaz viens gāzes milzis, bet lielākā daļa no šiem milžiem neatrodas tur, kur ir Jupiters. Daži ir ļoti tuvu savām zvaigznēm, tā sauktie karstie Jupiteri. Tie acīm redzot migrēja uz iekšu, bet nekad neapstājās. Citi ir ļoti tālu, augstie milži, kas iespējams nekad nesāka migrēt. Tikai neliela daļa eksoplanētu sistēmu izskatās līdzīgas mūsējai. Sistēmas, kurās gāzes milzis atrodas vidējā attālumā, ne pārāk tuvu, ne pārāk tālu. Sistēmas, kurās varētu būt akmeņainas planētas iekšējā zonā. Sistēmas, kurās dzīvība varētu rasties. Cik neliela ir šī daļa, mēs vēl nezinām precīzi, bet pašreizējie novērojumi liecina mazāk nekā 10%, varbūt pat mazāk nekā 5%. Tas nozīmē, ka lielākajā daļā zvaigžņu sistēmu nav Zemes līdzīgu planētu. Ne tāpēc, ka tās nevarēja veidoties, bet tāpēc, ka gāzes milži tās iznīcināja. Vai arī tāpēc, ka gāzes milži nekad neradīja apstākļus, kuros tās varētu veidoties. Mēs dzīvojam vienā no retajām zvaigžņu sistēmām, kur viss notika tieši pareizi, kur planētu slepkava apstājās tieši īstajā brīdī, kur iznīcināšana pārvērtās aizsardzībā. Bet vai tas padara mūs īpašus? Vai tas nozīmē, ka mēs esam izvēlēti? Nē, tas vienkārši nozīmē, ka mēs esam paveicīgi, neticami paveicīgi. Mēs esam loterijas laimētāji kosmiskajā mērogā, un kā jebkurš loterijas laimētājs, mēs nevaram prasīt, ka mūsu veiksme ir nopelns vai plāns. Tā vienkārši ir veiksme. Bet šī atziņa nenes izmisumu, tā nes brīnumu,
Jo ja mēs esam tik neticami paveicīgi, tad katra dzīvības diena ir dāvana, katra elpas vilciens, katrs apziņas mirklis. Mēs esam šeit nevis tāpēc, ka visums mūs gribēja, bet tāpēc, ka visums nejauši radīja apstākļus, kuros mēs varējām rasties. Un tas ir vēl brīnišķīgāk. Tagad atgriezīsimies pie Jupitera. Šobrīd, kamēr jūs lasāt šos vārdus, tas joprojām riņķo ap Sauli. Tā gravitācija joprojām novirza asteroīdus, joprojām noķer komētas, joprojām aizsargā Zemi. Bet cik ilgi? Jupitera orbīta nav pilnīgi stabila. Tā lēnām mainās gravitācijas miedarbības dēļ ar citām planētām. Pēc miljardiem gadu tā varētu būt nedaudz atšķirīga. Un ja tā mainīsies pietiekami daudz, Jupiters varētu pārstāt būt sargs. Tas varētu kļūt par draudu. Vai arī tas varētu sākt jaunu migrāciju. Varbūt uz iekšu, varbūt uz ārpusi. Un ja tas notiktu, Zeme varētu tikt izsvīsta no Saules sistēmas. Vai iemesta Saulē. Vai vienkārši atstāta orbītā, kas ir pārāk augsta dzīvībai. Cik ticama ir šī iespēja? Ļoti neticama. Astronomi ir aprēķinājuši, ka Saules sistēma ir stabila vismaz vēl 5 miljardiem gadu, bet stabila nenozīmē nemainīga. Tas nozīmē tikai to, ka lielas izmaiņas ir maz ticamas, neiespējamas. Un šeit ir vēl viena ironija. Tas pats Jupiters, kas mūs aizsargā, varētu būt tas, kas mūs iznīcina. Ne tāpēc, ka tas ir ļauns, ne tāpēc, ka tam ir nolūks, bet vienkārši tāpēc, ka tā gravitācija darbojas pēc fizikālajiem likumiem, kas nerūpējās par mūsu eksistenci. Tātad, kāda ir patiesība par Jupiteru? Vai tas ir Zemes sargs vai planēta slepkava? Atbilde ir, abas patiesības ir patiesas vienlaikus, un tās nav pretrunā. Tās ir viena un tā pati patiesība, raudzīta no dažādiem laika punktiem. Jupiters bija slepkava. Jupiters ir sargs. Jupiters varētu atkal kļūt par slepkavu. Viss atkarīgs no tā, kad jūs jautājat. Un tas ir dziļākais mācījums, ko Jupiters mums māca. Visums nav stāsts ar skaidru sākumu, vidu un beigu. Tas nav morāle ar varoņiem un ļaundariem. Tas ir process. Bezgalīgs, mainīgs, neparedzams process, kurā katrs spēks var būt gan radošs, gan iznīcinošs, atkarībā no konteksta. Mēs gribam vienkāršību. Mēs gribam zināt, ka Jupiters ir labs vai ļauns, bet Jupiters atsakās būt vienkāršs. Tas ir sarežģīts, daudzšķautņains, pretrunīgs, tāpat kā viss visumā. Un varbūt tieši šī sarežģītība ir tas, kas padara visumu tik fascinējošu. Jo ja viss būtu vienkāršs, ja katrs spēks būtu tikai labs vai tikai ļauns, tad nebūtu noslēpumu, nebūtu atklājumu, nebūtu brīnuma. Bet visums nav vienkāršs. Un Jupiters ir perfekts piemērs tam, cik sarežģīts tas var būt. Bet kā mēs vispār uzzinājām par Jupitera lielo taku? Kā zinātnieki atklāja, ka planēta, kas šodien šķiet tik stabila, reiz šķērsoja Saules sistēmu kā kosmiskais iznīcinātājs? Atbildes slēpjas ne tikai teleskopā, bet arī datoros un akmeņos zem mūsu kājām. 2018. gadā Konstanca Batistella no Brazīlijas Nacionālās observatorijas publicēja pētījumu, kas mainīja visu. Viņa un viņas komanda analizēja ne Jupiteru, bet gan asteroīdu joslu. To reģionu starp Marsu un Jupiteru, kur griežas miljoniem akmeņa fragmentu. Un viņi atklāja kaut ko dīvainu. Asteroīdu josla nav vienmērīga. Tā ir sadalīta zonās. Dažās zonās asteroīdu ir daudz, citās gandrīz nemaz. Un šīs tukšās zonas, tās, ko astronomi sauc par Kirkvudas spraugām, atrodas ļoti specifiskos attālumos no Saules. Attālumos, kas atbilst gravitācijas rezonancei ar Jupiteru. Iedomājieties šūpoles. Ja jūs grūžat tās tieši īstajā brīdī, sinhronā ar to dabisko svārstību ritmu, tās šūpojas arvien augstāk. Tas ir rezonances princips, un tas pats notiek ar asteroīdiem. Ja asteroīda orbītas periods ir tieši noteiktā attiecībā pret Jupitera orbītas periodu, piemēram 2:1 vai 3:1, tad Jupitera gravitācija ietekmē to arvien vairāk, līdz asteroīds tiek izgrūsts no savas orbītas. Bet Batistellas komanda atklāja vēl kaut ko. Šo spraugu izvietojums neatbilst Jupitera pašreizējai pozīcijai.
Tas atbilst pozīcijai, kur Jupiters atradās pirms miljardiem gadu, tuvāk Saulei. Tas bija kā atrast pēdas smiltīs. Pēdas, kas rāda, ka kāds šeit staigāja sen, ļoti sen. Un šīs pēdas stāstīja, ka Jupiters tiešām bija migrējis. Bet kā precīzi notika šī migrācija? Lai tu saprastu, zinātnieki izveidoja datorsimulācijas. Viņi ievadīja datoros visu, ko mēs zinām par Saules sistēmas agrīno vēsturi, Saules masu, protoplanētārā diska sastāvu, Jupitera un Saturna veidošanās laiku, un tad viņi ļāva datoram aprēķināt, kas notiktu. Rezultāti bija satriecoši. Simulācijas rādīja, ka Jupiters sāka migrēt uz iekšu aptuveni 30 līdz 40 miljonus gadu pēc Saules dzimšanas. Tas kustējās lēni, tikai dažus centimetrus sekundē, bet kosmiskajā mērogā tas bija ātrums, kas mainīja visu. Pirmajā miljonu gadu laikā Jupiters pārvietojās no aptuveni 5,5 astronomiskajām vienībām līdz aptuveni 1,5 astronomiskajām vienībām. Tas nozīmē, ka tas nonāca gandrīz tikpat tuvu Saulei, kā tagad ir Marss. Un uz šī ceļa tas sastapa visu, kas tur veidojās. Simulācijas parādīja, ka iekšējā Saules sistēmā tajā laikā varēja būt līdz 20 planētu. Dažas no tām bija tās augtās superzemes, akmeņainas planētas, kas bija 2 līdz 10 reizes masīvākas par mūsu Zemi. Citas bija mazākas, līdzīgas Merkūram vai Marsam. Un visas tās atradās zonā, kur varēja eksistēt šķidrs ūdens. Bet, kad Jupiters ieradās, tās vairs nevarēja palikt. Tā gravitācija bija pārāk spēcīga. Viena pēc otras šīs planētas tika izgrūstas no savām orbītām. Dažas sadūrās savā starpā, radot vēl lielāku haosu. Citas tika izsviestas pilnībā no Saules sistēmas. Tagad tās klejo starpzvaigžņu telpā kā planētas bāreņi. Vēl citas nokrita Saulē, izkūstot tās milzīgajā karstumā. Un tad, kad Jupiters bija sasniedzis savu vistuvāko punktu Saulē, notika kaut kas negaidīts. Saturns, kas veidojās aiz Jupitera, bija kļuvis pietiekami liels, lai tā gravitācija sāktu ietekmēt Jupitera kustību. 2 milži sāka gravitācijas deju, tā saukto orbitālo rezonanci. Šī rezonance mainīja visu. Tā apturēja Jupitera kustību uz iekšu, un tad sāka to vilkt atpakaļ. Uz ārpusi. Simulācijas rāda, ka šis process ilga aptuveni 500 000 gadu. 500 000 gadu, kuros Jupiters lēnām, bet nenovēršami devās atpakaļ uz ārējo Saules sistēmu. Un atkal, uz šī ceļa, tas iznīcināja visu, kas bija palikusi pāri. Bet šoreiz bija atšķirība, jo Jupiters nebija vienīgais, kas kustējās. Kopā ar to kustējās Saturns, un aiz Saturna veidojās vēl 2 milži. Urāns un Neptūns. Visi 4 gāzes milži sāka sarežģītu gravitācijas miedarbību, kas pārveidoja visu ārējo Saules sistēmu. Šo periodu astronomi sauc par vēlo smago bombardēšanu. Tas notika aptuveni 600 miljonus līdz 800 miljonus gadu pēc Saules sistēmas veidošanās. Un tas bija laiks, kad iekšējās planētas, tās, kas bija izdzīvojušas Jupitera pirmo migrāciju, tika bombardētas ar asteroīdiem un komētām. Mēnesis virsma joprojām nes šī bombardēšanas perioda pēdas. Tie milzīgie krateri, ko mēs redzam caur teleskopu, Imbrium baseins, Serenitātes baseins, Nektāris baseins, visi tie veidojās šajā laikā. Un ja mēnesis tika bombardēts, tad arī Zeme tika bombardēta. Varbūt pat vairāk, jo Zemes gravitācija ir spēcīgāka. Bet šeit ir ironija. Šis bombardēšanas periods, kas varēja iznīcināt jebkuru dzīvību, kas jau bija sākusi veidoties, vienlaikus atnes kaut ko būtisku – ūdeni. Lielākā daļa asteroīdu un komētu, kas triecās Zemē šajā periodā, saturēja ledu, un kad tie triecās, šis ledus izkusa un kļuva par ūdeni – okeāna ūdeni. Daudz zinātnieki uzskata, ka lielākā daļa Zemes ūdens, varbūt pat viss ūdens, nāca no šiem kosmiskajiem bombardēšanas periodiem. Tātad Jupiters ne tikai iznīcināja, tas arī radīja. Tā migrācija iznīcināja vecās planētas, bet vienlaikus radīja apstākļus jaunām planētām. Un tā atgriešanās uz ārējo Saules sistēmu atnesa ūdeni, dzīvības pamatu. Vai tas bija plāns? Vai tas bija nolūks? Nē, tas bija tikai gravitācija un nejaušība. Bet rezultāts bija tas, ka mēs šodien esam šeit.
Tagad apskatīsim, ko tas viss nozīmē citām zvaigžņu sistēmām. Jo kopš 90. gadu vidus mēs esam atklājuši tūkstošiem eksoplanētu, un gandrīz katrā no šīm sistēmām ir gāzes milži. Bet vai viņi visi uzvedās kā Jupiters? Atbilde ir nē. Lielākā daļa nē. 2022. gadā Andžela Fernandesa komanda no Eiropas Dienvidu observatorijas publicēja visaptverošu pētījumu par eksoplanētu migrācijām. Viņi analizēja vairāk nekā 3000 zināmo eksoplanētu sistēmu, un viņi atklāja, ka tikai aptuveni 8% no šīm sistēmām izskatās līdzīgas mūsējai. Lielākajā daļā gadījumu gāzes milži vai nu palika ļoti tālu no savas zvaigznes, vai arī migrēja ļoti tuvu un nekad neapstājās. Šie tā sauktie karstie Jupiteri riņķo ap savām zvaigznēm attālumos, kas ir mazāki par Merkura attālumu no Saules. Daži no tiem apriņķo savu zvaigzni tikai dažās dienās. Iedomājieties to, planēta, kas ir lielāka par Jupiteru, atrodas tik tuvu savai zvaigznei, ka tās virsmas temperatūra pārsniedz 1000 grādus pēc Celsija. Tās atmosfēra tiek noplēsta prom, tās virsma ir izkausēta. Un, protams, tur nevar būt nekādu akmeņainu planētu iekšējā zonā, jo gāzes milzis tās visas iznīcināja savā migrācijā. Cik daudz potenciālo dzīvības pasauļu ir iznīcināti šādās sistēmās, mēs nezinām, bet skaitlis visticamāk ir milzīgs. Katrs karstais Jupiters ir stāsts par iznīcinātu iespēju, par planētām, kas nekad nekļuva par dzīvības pasaulēm, par civilizācijām, kas nekad neradās. Bet ir arī pretējā galējība. Daži gāzes milži nekad nesāk migrēt. Tie paliek ļoti tālu no savas zvaigznes, 10, 20, 30 astronomiskās vienības. Un šādās sistēmās iekšējā zona ir tukša. Ne tāpēc, ka planētas tika iznīcinātas, bet tāpēc, ka tās nekad neveidojās. Jo bez gāzes milža migrācijas nav gravitācijas traucējumu, kas veicinātu planētu veidošanos iekšējā zonā. Tātad ir vajadzīga ļoti precīza līdzsvara. Gāzes milzim ir jāmigrē, bet ne par daudz. Tam ir jāapstājas, bet tieši īstajā vietā. Un tam ir jānotiek tieši īstajā laikā. Ne pārāk agri, ne pārāk vēlu. Cik bieži šis līdzsvars tiek sasniegts? Fernandeses pētījums liecina, retāk nekā vienā no 10 gadījumiem. Varbūt pat retāk nekā vienā no 20. Tas nozīmē, ka lielākajā daļā zvaigžņu sistēmu nav Zemes līdzīgu planētu. Ne tāpēc, ka dzīvība ir neiespējama, bet tāpēc, ka apstākļi dzīvībai nekad netika radīti. Gāzes milži vai nu iznīcināja visu, vai arī neko neradīja. Mēs dzīvojam izņēmumā. Sistēmā, kur viss notika tieši pareizi, kur Jupiters migrēja tieši pareizo attālumu, kur Saturns veidojās tieši īstajā laikā, kur gravitācijas rezonance apturēja migrāciju tieši īstajā vietā. Bet vai tas padara mūs unikālus? Vai mēs esam vienīgie? Nē, jo pat ja tikai 1% zvaigžņu sistēma ir līdzīgas mūsējai, tas joprojām nozīmē miljardiem sistēmu tikai mūsu galaktikā, miljardiem iespējamo dzīvības pasauļu. Mēs neesam unikāli. Mēs esam reti, bet ne unikāli. Un šī atziņa maina visu. Jo ja mēs esam reti, bet ne unikāli, tad kaut kur tur ārā ir citas civilizācijas, citas būtnes, kas skatās uz savu gāzes milzi un jautā tos pašus jautājumus. Vai viņš ir sargs? Vai viņš ir slepkava? Vai mēs esam šeit nejauši vai ar nolūku? Un viņi nonāk pie tās pašas atbildes. Viņu gāzes milzis ir abi, tāpat kā mūsējais. Tagad apskatīsim vēl vienu aspektu – Jupitera ietekmi uz dzīvības rašanos Zemē. Jo Jupiters ne tikai aizsargāja Zemi no asteroīdiem, tas arī ietekmēja to, kāda veida dzīvība varēja rasties. 2016. gadā Jonatans Luniņš no Kornellas Universitātes publicēja fascinējošu pētījumu. Viņš aprēķināja, cik bieži lieli asteroīdi trāpa Zemē ar Jupiteru un bez tā. Un rezultāti bija pārsteidzoši. Bez Jupitera Zeme tiktu trāpīta ar lielu asteroīdu, tādu, kas var izraisīt globālu katastrofu, aptuveni reizi katrā 100 000 gadu. Ar Jupiteru šī frekvence samazinās līdz aptuveni reizei katrā 100 miljonos gadu. Tas ir 1000 reižu retāk. Ko tas nozīmē dzīvībai? Tas nozīmē, ka dzīvībai ir laiks attīstīties,
Laiks kļūt sarežģītākai, laiks radīt daudz šūnu organismu, laiks attīstīt inteliģenci. Ja Zeme tiktu bombardēta ar lieliem asteroīdiem katru 100 000 gadu, dzīvība visticamāk nekad nepārsniegtu vienkāršu baktēriju līmeni, jo katru reizi, kad dzīvība sāktu kļūt sarežģītāka, asteroīds to attiestatītu atpakaļ uz sākumu. Bet ar Jupiteru dzīvībai ir 100 miljoni gadu starp katastrofām. Pietiekami daudz laika, lai attīstītos. Pietiekami daudz laika, lai radītu okeānus pilnus ar dzīvību. Pietiekami daudz laika, lai radītu sauszemes dzīvniekus. Pietiekami daudz laika, lai radītu mūs. Tātad Jupiters ne tikai aizsargā mūs tagad, tas aizsargāja dzīvību visu tās attīstības vēsturi. Bez Jupitera mēs visticamāk nekad nebūtu radušies. Ne tāpēc, ka dzīvība būtu neiespējama, bet tāpēc, ka tai nekad nebūtu bijis laika attīstīties līdz inteliģencei. Bet šeit ir vēl viena ironija. Tie paši asteroīdu triecieni, no kuriem Jupiters mūs aizsargā, arī veicināja dzīvības attīstību, jo katrs liels asteroīdu trieciens rada izmiršanas notikumu, un katrs izmiršanas notikums atver jaunas ekoloģiskās nišas, jaunas iespējas evolūcijai. Pirms 65 miljoniem gadu asteroīds triecās Zemē un iznīcināja dinozaurus. Tas bija katastrofāls notikums, bet tas arī atbrīvoja vietu zīdītājiem, un zīdītāji attīstījās, un galu galā radās primāti, un primāti attīstījās, un galu galā radās mēs. Ja tas asteroīds nebūtu triecies, dinozauri iespējams joprojām dominētu Zemē, un mēs nekad nebūtu radušies. Tātad tas pats notikums, kas bija katastrofa dinozauriem, bija iespēja mums. Vai Jupiters varēja novērst šo asteroīdu? Iespējams, bet tas to neizdarīja, un tā rezultātā mēs esam šeit. Tātad Jupiters nav perfekts sargs. Tas neaptur visus asteroīdus. Tas aptur lielāko daļu, bet ne visus. Un tie, kas iziet cauri, maina visu. Vai tas ir plāns? Vai tas ir līdzsvars? Nē, tas ir tikai statistika. Jupiters samazina asteroīdu triecienu frekvenci līdz līmenim, kas ļauj dzīvībai attīstīties, bet ne līdz līmenim, kas aptur evolūciju. Tas ir nejauši, bet tas darbojas. Tagad apskatīsim, kas notiek citās sistēmās. Sistēmās, kur gāzes milži ir citādās pozīcijās. Kāda veida dzīvība tur varētu rasties? Ja gāzes milzes ir pārāk tuvu iekšējām planētām, tas iespējams novirza pārāk daudz asteroīdu. Asteroīdu triecieni kļūst pārāk reti, un bez asteroīdu triecieniem nav izmiršanas notikumu. Bez izmiršanas notikumiem evolūcija palēninās. Dzīvība iespējams paliek vienkārša. Baktērijas. Varbūt vienkārši daudz šūnu organismi, bet ne inteliģence. Ja gāzes milzes ir pārāk tālu, tas nenovirza pietiekami daudz asteroīdu. Asteroīdu triecieni kļūst pārāk bieži, un ar pārāk biežiem triecieniem dzīvība nekad neattīstās līdz sarežģītībai. Tā tiek attiestatīta atpakaļ uz vienkāršām formām pārāk bieži. Tātad atkal ir vajadzīgs līdzsvars. Gāzes milzim ir jābūt tieši īstajā attālumā, ne pārāk tuvu, ne pārāk tālu, un Jupiters ir tieši īstajā attālumā. Vai tas ir nejauši? Jā. Vai tas ir paveicīgi? Ārkārtīgi paveicīgi. Bet šeit rodas dziļāks jautājums. Ja mēs esam tik paveicīgi, ja viss notika tieši pareizi, vai tas nozīmē, ka mēs esam vienīgie? Vai inteliģenta dzīvība ir tik reta, ka mēs esam vienīgie galaktikā, varbūt pat visumā? Atbilde ir, mēs nezinām, bet mēs varam aprēķināt varbūtības. Ja tikai 1% zvaigžņu sistēma ir līdzīgas mūsējai, tas nozīmē aptuveni 2 miljardus sistēmu mūsu galaktikā. Ja tikai 1% no šīm sistēmām attīsta dzīvību, tas ir 20 miljoni dzīvības pasauļu. Ja tikai 1% no šīm pasaulēm attīsta inteliģenci, tas ir 200 000 inteliģentu civilizāciju. 200 000. Tikai mūsu galaktikā. Bet šeit ir problēma. Mēs neesam atraduši nevienu signālu, nevienu pierādījumu, neko. Kur viņi visi ir? Šis ir slavenais Fermi paradoks. Ja visums ir tik liels un tik vecs, kur ir visas citas civilizācijas? Varbūt atbilde ir Jupiters. Varbūt lielākajā daļā sistēmu gāzes milži neuzvedās kā Jupiters. Varbūt viņi vai nu iznīcināja visu, vai arī neko neradīja.
Varbūt sistēmas ar pareizo līdzsvaru ir vēl retākas nekā mēs domājam, vai arī varbūt civilizācijas ir īslaicīgas, varbūt viņas rodas, attīstās, sasniedz tehnoloģisko līmeni un tad iznīcina sevi, vai tiek iznīcinātas asteroīdu trieciena dēļ, vai zvaigznes uzliesmojuma dēļ, vai savas tehnoloģijas dēļ. Varbūt mēs esam viena no retajām civilizācijām, kas ir izdzīvojusi pietiekami ilgi, lai sāktu jautāt šos jautājumus, bet varbūt mūsu laiks arī ir ierobežots, jo Jupiters mūs aizsargā tagad, bet cik ilgi? Tā orbīta nav mūžīga, tā lēnām mainās, un pēc miljardiem gadu tā varētu būt pietiekami atšķirīga, lai Jupiters pārstātu būt sargs, vai arī varētu notikt kaut kas negaidīts. Zvaigzne varētu iziet cauri Saules sistēmai, tās gravitācija varētu traucēt Jupitera orbītu, un Jupiters varētu sākt jaunu migrāciju. Cik ticama ir šī iespēja? Ļoti neticama, bet neiespējama. Astronomi ir aprēķinājuši, ka zvaigzne iziet pietiekami tuvu Saules sistēmai, lai traucētu planētu orbītas aptuveni reizi katrā 100 miljonos gadu. Tas nozīmē, ka kopš Zemes rašanās tas ir noticis aptuveni 45 reizes. Līdz šim mums ir paveicies. Neviens no šiem tuvu izejošajiem zvaigžņu traucējumiem nav bijis pietiekami spēcīgs, lai mainītu Jupitera orbītu, bet nākamreiz mums var nepaveikties. Un ja Jupiters sāks migrēt, kas notiks ar Zemi? Visticamāk mūsu orbīta tiks traucēta. Mēs varētu tikt izgrūsti tuvāk Saulei, un tad Zeme kļūs par otru Venēru, ar virsmas temperatūru, kas pārsniedz 400 grādus. Vai mēs varētu tikt izgrūsti tālāk no Saules, un tad Zeme kļūs par ledus tuksnesi, kur okeāni sasalst līdz dibenam. Vai arī mēs varētu tikt pilnībā izsvīsti no Saules sistēmas, un tad Zeme kļūs par planētu bāreni, kas klejo starpzvaigžņu telpā, bez Saules, bez gaismas, bez siltuma. Dzīvība, ja tā vēl eksistēs, varēs izdzīvot tikai dziļi zem okeāna, pie hidrotermālajiem avotiem, kur enerģija nāk no Zemes kodola, ne no Saules. Vai tas notiks? Visticamāk nē, vismaz ne tuvākajā miljardā gadu, bet iespēja pastāv, un tā pastāvēs vienmēr. Tātad Jupiters nav tikai sargs, tas ir arī potenciāls drauds. Ne tāpēc, ka tam ir ļauns nolūks, bet tāpēc, ka tā gravitācija darbojas pēc fizikālajiem likumiem, kas nerūpējas par mūsu eksistenci. Un šeit mēs nonākam pie dziļākās patiesības par Jupiteru. Tas nav ne sargs, ne slepkava. Tas ir spēks, milzīgs gravitācijas spēks. Un šis spēks dara to, ko tam liek darīt fizika. Dažreiz tas rada, dažreiz tas iznīcina, dažreiz tas aizsargā, dažreiz tas apdraud. Nav nekādas izvēles, nav nekādas apziņas, nav nekādas morāles, tikai gravitācija un kustība. Un varbūt tieši šī atziņa ir vissvarīgākā. Jo mēs gribam ticēt, ka visums rūpējās par mums, ka pastāv kāds plāns, ka mēs esam šeit ar iemeslu. Bet Jupiters mums atgādina, ka visums nerūpējas. Tas vienkārši ir. Jupiters mūs aizsargā ne tāpēc, ka tas grib mūs aizsargāt, bet tāpēc, ka tā gravitācija nejauši novirza asteroīdus. Jupiters iznīcināja planētas ne tāpēc, ka tās bija jāiznīcina, bet tāpēc, ka tā migrācija nejauši tās iznīcināja. Nav nekāda varoņa, nav nekāda ļaundara, tikai fizika. Un tomēr šī fizika radīja mūs. Šī nejauša gravitācijas deja starp Jupiteru un Saturnu radīja apstākļus, kuros mēs varējām rasties. Šī nejauša asteroīdu novirzīšana deva dzīvībai laiku attīstīties. Šī nejauša līdzsvara starp pārāk daudz un pārāk maz asteroīdu triecieniem ļāva evolūcijai radīt inteliģenci. Mēs esam nejaušības produkts, bet ne jebkura nejaušība. Mēs esam ļoti, ļoti specifiskas nejaušības produkts. Tādas, kas notiek tikai retās zvaigžņu sistēmās. Tādas, kas prasa, lai viss notiktu tieši pareizi. Un tas padara mūsu eksistenci vēl brīnišķīgāku. Jo mēs neesam šeit, jo visums mūs gribēja. Mēs esam šeit, jo visums nejauši radīja apstākļus, kuros mēs varējām rasties. Un tas ir vēl neticamāk. Katrs no mums ir kosmiskās nejaušības rezultāts. Katrs no mums ir Jupitera lielās takas mantinieks. Katrs no mums eksistē tikai tāpēc, ka planētu slepkava kļuva par sargu tieši īstajā brīdī.
Un varbūt tieši šī atziņa ir tas, kas mums vajadzīgs. Ne ticība, ka mēs esam īpaši, bet izpratne, ka mēs esam paveicīgi. Neticami, neaptverami, kosmiskā mērogā paveicīgi. Un šī paveicība uzliek mums atbildību, jo ja mēs esam tik reti, ja mūsu eksistence ir tik neticama, tad mums ir jārūpējas par to. Mums ir jāsargā šī planēta, mums ir jāsargā šī dzīvība, mums ir jāsargā šī apziņa, jo Jupiters mūs aizsargā no asteroīdiem, bet tas neaizsargā mūs no mums pašiem. Bet kā tieši Jupiters aizsargā mūs šodien? Kādi ir mehānismi, kas katru dienu, katru stundu novirza nāvi no mūsu planētas? Lai to saprastu, mums jāiedziļinās gravitācijas matemātikā. Un šī matemātika ir gan eleganta, gan nežēlīga. Iedomājieties asteroīdu, kas šķērso asteroīdu joslu. Tas ir akmeņa fragments, varbūt kilometru plats, varbūt 10 kilometru plats. Tas griežas ap Sauli savā orbītā jau miljardiem gadu. Bet tad kaut kas notiek. Varbūt sadursme ar citu asteroīdu, varbūt gravitācijas traucējums, un tā orbīta mainās. Tikai nedaudz, bet pietiekami, lai tas sāktu kustēties uz iekšu, uz Zemi. Bez Jupitera šis asteroīds turpinātu savu ceļu. Pēc dažiem tūkstošiem gadu, kosmiskā mirkļa, tas šķērsotu Marsa orbītu. Pēc vēl dažiem tūkstošiem gadu, tas šķērsotu Zemes orbītu. Un ja laiks būtu nepareizs, ja Zeme būtu tieši tajā vietā, tajā brīdī, sadursme būtu neizbēgama. Bet ar Jupiteru viss ir citādi, jo Jupitera gravitācija sniedzas tālu, ļoti tālu. Tā ietekmē katru objektu Saules sistēmā, un jo tuvāk objekts ir Jupiteram, jo spēcīgāka ir šī ietekme. Kad asteroīds sāk kustēties uz iekšu, tas neizbēgami tuvojas Jupiteram, un Jupitera gravitācija sāk to vilkt. Ne tieši uz Jupiteru. Lielākā daļa asteroīdu nekad nesasniedz Jupiteru, bet pietiekami, lai mainītu to orbītu. Pietiekami, lai novirzītu to no sadursmes kursa ar Zemi. 2020. gadā Kevins Napjē no Parīzes observatorijas aprēķināja precīzus skaitļus. Viņa komanda simulēja 10 000 asteroīdu trajektoriju ar Jupiteru un bez tā. Rezultāti bija skaidri. Bez Jupitera aptuveni 30% asteroīdu, kas sāk kustēties uz iekšu no asteroīdu joslas, galu galā šķērso Zemes orbītu. Ar Jupiteru šis skaitlis samazinās līdz aptuveni 3%, 10 reizes mazāk. Bet tas nav viss, jo no tiem 3%, kas šķērso Zemes orbītu, tikai daļa faktiski trāpa Zemei. Lielākā daļa vienkārši iziet garām. Tātad reālā sadursmes varbūtība ir vēl mazāka. Napjē aprēķināja, ka ar Jupiteru Zeme tiek trāpīta ar lielu asteroīdu, tādu, kas var izraisīt globālu katastrofu, aptuveni reizi katrā 100 miljonos gadu. Bez Jupitera šī frekvence būtu reizi katrā 100 000 gadu, 1000 reizes biežāk. 1000 reizes. Padomājiet par to. Tas nozīmē, ka kopš dinozauru izmiršanas pēdējos 65 miljonus gadu Zeme būtu tikusi trāpīta ar katastrofālu asteroīdu aptuveni 650 reizes. 650 globālas katastrofas. 650 izmiršanas notikumi. Dzīvība iespējams izdzīvotu. Baktērijas ir neticami izturīgas, bet sarežģīta dzīvība, daudz šūnu organismi, zīdītāji, primāti, mēs? Nē, mēs nekad nebūtu radušies. Tātad Jupiters nav tikai sargs. Tas ir dzīvības iespējotājs. Bez tā mēs vienkārši neeksistētu. Bet šeit ir kaut kas, kas liek apstāties, jo Jupitera aizsardzība nav perfekta. Tas nenovirza visus asteroīdus. Daži iziet cauri, un tie, kas iziet cauri, joprojām var mūs nogalināt. 2013. gadā asteroīds ar diametru aptuveni 17 metru eksplodēja virs Čeļabinskas, Krievijā. Sprādziens bija ekvivalents aptuveni 500 000 tonu trotila. Tas sabojāja tūkstošiem ēku, ievainoja vairāk nekā 1000 cilvēku. Un tas bija tikai 17 metru plats asteroīds. Iedomājieties, kas notiktu ar kilometru platu asteroīdu vai 10 kilometru platu. Tādu, kāds iznīcināja dinozaurus. Jupiters samazina šādu notikumu varbūtību, bet tas tos nepadara neiespējamus, un tieši šī nenoteiktība padara mūsu situāciju tik trauslu. Mēs dzīvojam uz planētas, kas atrodas kosmiskajā šaujamlīnijā.
Ap mums riņķo miljoniem akmeņu fragmentu, no kuriem katrs varētu mūs iznīcināt. Un mūsu vienīgā aizsardzība ir planēta, kas atrodas 450 miljonu kilometru tālāk, kuras gravitācija nejauši novirza lielāko daļu no šiem fragmentiem. Lielāko daļu, bet ne visus. Tagad apskatīsim otru Jupitera aizsardzības mehānismu – komētu noķeršanu. Komētas ir atšķirīgas no asteroīdiem. Asteroīdi ir galvenokārt akmeņi un metāli. Komētas ir ledus un putekļi. Asteroīdi nāk no asteroīdu joslas starp Marsu un Jupiteru. Komētas nāk no daudz tālāk, no Kuipera joslas aiz Neptūna orbītas vai pat no Oorta mākoņa, kas sniedzas līdz pusceļam uz tuvāko zvaigzni. Kad komēta sāk kustēties uz iekšu uz Saules sistēmu, tā iegūst milzīgu ātrumu. Dažas komētas šķērso iekšējo Saules sistēmu ar ātrumu līdz 70 km sekundē. Tas ir 252 000 km/h. Ar šādu ātrumu komēta varētu šķērsot Atlantijas okeānu mazāk nekā minūtē. Un ja šāda komēta trāpītu Zemē, iznīcināšana būtu absolūta. Ne tikai sadursmes vieta, ne tikai kontinents, bet visa planēta. Okeāni iztvaikotu, atmosfēra tiktu nopūsta prom, Zemes virsma kļūtu par izkausētu lavu. Dzīvība iespējams izdzīvotu dziļi zem okeāna dibena, bet viss pārējais tiktu iznīcināts. Cik bieži šādas komētas ierodas iekšējā Saules sistēmā? Astronomi ir aprēķinājuši, ka aptuveni 1 līdz 2 reizes katrā tūkstošgadē liela komēta ar diametru vairāk nekā 10 km šķērso iekšējo Saules sistēmu, bet lielākā daļa no šīm komētām nekad nesasniedz Zemi, jo tās sastop Jupiteru. 2018. gadā Matthew Knighta komanda no Marylandas Universitātes analizēja vairāk nekā 200 komētu trajektorijas. Viņi atklāja, ka aptuveni 40% komētu, kas ierodas iekšējā Saules sistēmā, tiek noķertas vai novirzītas Jupitera gravitācijas. Dažas tiek izsviestas pilnībā no Saules sistēmas, citas tiek novirzītas atpakaļ uz ārējo Saules sistēmu, vēl citas faktiski triecas Jupiterā. Un mēs esam redzējuši, kas notiek, kad komēta triecas Jupiterā. 2094. gada Šūmēkera Levija 9. komētas trieciens bija tik spēcīgs, ka tas radīja sprādzienus, kas bija redzami no Zemes. Daži no šiem sprādzieniem bija lielāki par visu Zemes planētu. Iedomājieties, ja šāds trieciens notiktu Zemē, nebūtu izdzīvojušo, nebūtu atliekumu, tikai izkausēta lava un tvaiks. Bet tas notika Jupiterā, ne Zemē, jo Jupiters bija tur. Tā gravitācija noķēra komētu, tā masa absorbēja triecienu, un Zeme palika neskartu. Cik reižu Jupiters ir darījis to pašu pēdējo 4,5 miljārdu gadu laikā? Mēs nezinām precīzi, bet aprēķini liecina 1000 reižu, varbūt 10 000 reižu. Katru reizi, kad Jupiters noķer komētu, tā ir komēta, kas netrāpa Zemē. Katru reizi, kad Jupiters novirza asteroīdu, tas ir asteroīds, kas netrāpa Zemē. Katru reizi, kad Jupiters vienkārši atrodas tur, savā orbītā, tā gravitācija veido kosmisko vairoga, kas mūs aizsargā. Bet šeit ir paradoks. Tas pats Jupiters, kas mūs aizsargā no komētām, arī sūta komētas uz mums. Kā tas ir iespējams? Atbilde slēpjas Jupitera gravitācijas divējādā dabā. Kad komēta tuvojas Jupiteram, tā var notikt divas lietas. Ja komēta tuvojas no vienas puses, Jupitera gravitācija to pātrina un novirza uz iekšu, uz Sauli, uz Zemi. Bet ja komēta tuvojas no otras puses, Jupitera gravitācija to palēnina un novirza uz ārpusi, prom no Saules, prom no Zemes. Kurš scenārijs notiek, ir atkarīgs no ļoti precīziem parametriem – komētas ātruma, tās trajektorijas, tās attāluma no Jupitera. Atšķirības starp novirzīts prom un novirzīts uz mums var būt tikai daži tūkstoši kilometru. Kosmiskajā mērogā tas ir nekas. Tātad Jupiters gan aizsargā mūs, gan apdraud mūs. Vienlaikus. Tas novirza lielāko daļu komētu prom, bet dažas tas novirza uz mums. 2023. gadā Luīze Velsere no Stokholmas Universitātes publicēja satraucošu pētījumu. Viņa aprēķināja, ka aptuveni 10% komētu, kas šķērso Zemes orbītu,
faktiski tika novirzītas uz šo trajektoriju Jupitera gravitācijas. Bez Jupitera šīs komētas būtu palikušas ārējā Saules sistēmā, bet ar Jupiteru tās tika iemestas uz iekšu. 10%. Tas nozīmē, ka viens no katriem 10 komētu draudiem Zemei faktiski ir radīts Jupitera. Mūsu sargs ir arī mūsu apdraudētājs. Vai tas nozīmē, ka Jupiters ir slikts? Nē, jo pārējie 90% komētu, kas varētu apdraudēt Zemi, tiek novirzīti prom Jupitera. Tīrais rezultāts joprojām ir pozitīvs. Jupiters joprojām aizsargā vairāk nekā apdraud. Bet tas atgādina mums, ka Jupiters nav perfekts sargs. Tas ir sarežģīgs gravitācijas spēks, kas dažreiz aizsargā, dažreiz apdraud un lielāko daļu laika dara abus vienlaikus. Tagad apskatīsim, kas notiek ar asteroīdu joslu, jo Jupitera ietekme uz asteroīdu joslu ir vēl sarežģītāka. Asteroīdu josla nav vienmērīga. Tā ir sadalīta zonās, ko atdala tās augtās Kirkvudas spragas. Šīs spragas ir reģioni, kur gandrīz nav asteroīdu, un tās atrodas ļoti specifiskos attālumos no Saules. Attālumos, kas atbilst gravitācijas rezonansei ar Jupiteru. Iedomājieties asteroīdu, kas atrodas 2,5 astronomiskās vienības no Saules. Tā orbītas periods ir aptuveni 3,5 gadi. Jupitera orbītas periods ir aptuveni 12 gadi. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad asteroīds apriņķo Sauli 3 reizes, Jupiters apriņķo to 1 reizi. 3:1 rezonanse. Katru reizi, kad asteroīds un Jupiters atgriežas šajā konfigurācijā, Jupitera gravitācija ietekmē asteroīdu tieši tādā pašā veidā, un šīs ietekmes uzkrājas. Pēc tūkstošiem orbītām asteroīdu trajektorija ir mainījusies. Pēc miljoniem orbītām asteroīds ir izgrūsts no savas oriģinālās zonas. Tieši tāpēc Kirkvudas spragas eksistē. Jupitera gravitācija ir iztīrījusi šīs zonas no asteroīdiem. Tie, kas reiz tur atradās, ir izgrūsti uz citām orbītām. Dažas no šīm jaunajām orbītām šķērso Zemes orbītu. Tātad Jupiters ne tikai aizsargā mūs no asteroīdiem, tas arī rada asteroīdu draudus. Tā gravitācija izgrūž asteroīdus no stabilām orbītām un iemet tos haotiskās trajektorijās. Dažas no šīm trajektorijām ved uz Zemi. Bet atkal, tīrais rezultāts ir pozitīvs, jo lielākā daļa asteroīdu, kas tiek izgrūsti no Kirkvudas spraugām, nenonāk Zemes orbītā. Tie nonāk citās orbītās, vai arī tiek izsvīsti no Saules sistēmas, vai triecās Jupiterā. Tikai neliela daļa, aptuveni 5%, nonāk trajektorijās, kas šķērso Zemes orbītu. Un no šiem 5% tikai daļa faktiski trāpa Zemē. Lielākā daļa vienkārši iziet garām. Tātad Jupiters ir gan aizsardzība, gan draudi. Tas novirza lielāko daļu asteroīdu prom, bet tas arī rada dažus jaunus draudus. Un mēs nekad nevaram zināt, kurš asteroīds būs kurš. Šī nenoteiktība ir tas, kas padara mūsu situāciju tik trauslu. Mēs dzīvojam uz planētas, kas ir aizsargāta, bet ne pilnībā. Mēs esam drošībā, bet ne pilnībā. Mēs esam paveicīgi, bet šī veiksme var beigties jebkurā brīdī. Un šeit rodas jautājums, vai mēs varam darīt kaut ko, lai uzlabotu mūsu aizsardzību? Vai mēs varam papildināt Jupitera darbu? Atbilde ir jā, un mēs jau sākam to darīt. Pēdējo 20 gadu laikā astronomi ir izveidojuši vairākas programmas, lai izsakotu potenciāli bīstams asteroīdus. Šīs programmas ar nosaukumiem kā Catalina Sky Survey, Pan-STARRS un Atlas katru nakti skenē debesis, meklējot objektus, kas varētu apdraudēt Zemi. Līdz šim šīs programmas ir atklājušas vairāk nekā 20,000 tuvzemju asteroīdu. No tiem aptuveni 2,000 ir klasificēti kā potenciāli bīstami. Tas nozīmē, ka to orbītas šķērso Zemes orbītu un tie ir pietiekami lieli, lai izraisītu globālu katastrofu. Bet atklāt asteroīdu nav tas pats, kas to apturēt. Ja mēs atklājam asteroīdu, kas ir sadursmes kursā ar Zemi, ko mēs varam darīt? 2022. gadā NASA veic pirmo reālo planētu aizsardzības testu. Misija ar nosaukumu DART, Double Asteroid Redirection Test, tika nosūtīta uz asteroīdu sistēmu Didymos. Mērķis bija trieciens mazajam pavadonim Dimorphos ar ātrumu 6,5 km sekundē. 30 gadi bija veiksmīgs.
Dimorfos orbīta ap Didimos mainījās par aptuveni 33 minūtēm. Tas pierādīja, ka mēs varam mainīt asteroīdu trajektoriju ar kinētisko triecienu. Bet šeit ir problēma. DART misija izmaksāja $325 miljonu, un tā mainīja tikai maza asteroīda orbītu par nelielu daudzumu. Lai novirzītu lielu asteroīdu, tādu, kas varētu iznīcināt civilizāciju, mums vajadzētu daudz lielāku triecienu, vai vairākus triecienus, vai pilnīgi citu tehnoloģiju. Un mums vajadzētu to izdarīt ar pietiekamu brīdinājuma laiku. Ja mēs atklājam asteroīdu tikai dažus mēnešus pirms sadursmes, ir par vēlu. Mums vajag gadus, varbūt 10 gadus, lai plānotu misiju, lai to uzbūvētu, lai to nosūtītu, lai to izpildītu. Tātad mūsu aizsardzība pret asteroīdiem ir joprojām ļoti ierobežota. Mēs varam atklāt draudus, mēs varam iespējams novirzīt mazus asteroīdus, bet lieli asteroīdi, komētas, kas nāk no ārējās Saules sistēmas ar milzīgu ātrumu, pret tiem mēs joprojām esam gandrīz bezpalīdzīgi. Mūsu vienīgā reālā aizsardzība joprojām ir Jupiters, tā milzīgā gravitācija, tā nejauša, bet efektīva asteroīdu un komētu novirzīšana. Mēs esam atkarīgi no planētas, kas atrodas 450 miljonu kilometru tālāk, lai mūs glābtu. Un šī atkarība ir gan nomierinošā, gan satraucoša. Nomierinošā, jo Jupiters ir darījis šo darbu miljardiem gadu. Satraucoša, jo mēs nevaram to kontrolēt. Mēs nevaram likt Jupiteram darboties labāk. Mēs nevaram mainīt tā orbītu. Mēs nevaram palielināt tā masu. Mēs varam tikai cerēt, ka tas turpinās darīt to, ko tas ir darījis. Bet cik ilgi tas turpināsies? Cik ilgi Jupiters paliks mūsu sargs? Atbilde ir, mēs nezinām. Jupitera orbīta ir stabila pašreizējos apstākļos, bet apstākļi var mainīties. Zvaigzne var iziet cauri Saules sistēmai. Tās gravitācija var traucēt Jupitera orbītu, vai arī gravitācijas mijiedarbības starp planētām var lēnām mainīt Jupitera pozīciju. Astronomi ir aprēķinājuši, ka Saules sistēma ir stabila vismaz vēl 5 miljardiem gadu, bet stabila nenozīmē nemainīga. Tas nozīmē tikai to, ka lielas izmaiņas ir maz ticamas, neiespējamas. Un ja Jupitera orbīta mainītos, ja tas sāktu migrēt atkal, kas notiktu ar Zemi? Visticamāk, mūsu orbīta tiktu traucēta. Mēs varētu tikt izgrūsti tuvāk Saulei vai tālāk no tās, vai arī pilnībā izsvīsti no Saules sistēmas. Jebkurā gadījumā dzīvība, kādu mēs pazīstam, beigtos. Bet šī iespēja ir tik tāla nākotnē, ka tā šķiet nereāla. 5 miljardi gadu. Tas ir ilgāks laiks, nekā Zeme ir eksistējusi. Tas ir ilgāks laiks, nekā dzīvība ir eksistējusi. Tas ir tik ilgs laiks, ka mēs pat nevaram to aptvert. Un tomēr iespēja pastāv. Jupiters nav mūžīgs sargs. Tā aizsardzība nav garantēta uz visiem laikiem. Kādā brīdī, kaut kad nākotnē, Jupiters varētu pārstāt mūs aizsargāt, vai pat sākt mūs apdraudēt. Bet līdz tam brīdim mēs esam drošībā, relatīvi drošībā. Aizsargāti planētas, kas reiz bija slepkava, bet tagad ir sargs. Un varbūt tieši šī pagaidu drošība ir tas, kas padara dzīvību tik vērtīgu. Jo mēs zinām, ka tā nav mūžīga. Mēs zinām, ka Jupitera aizsardzība var beigties. Mēs zinām, ka jebkurā brīdī asteroīds vai komēta var iziet cauri Jupitera vairogam un trāpīt mums. Katrs dzīvības mirklis ir dāvana. Dāvana no gravitācijas. Dāvana no nejaušības. Dāvana no planētas, kas nejauši atrodas tieši īstajā vietā, lai mūs aizsargātu. Un varbūt tieši šī izpratne ir tas, kas mums vajadzīgs. Ne ticība, ka mēs esam mūžīgi, bet apziņa, ka mēs esam trausli, ka mūsu eksistence ir atkarīga no spēkiem, kurus mēs nevaram kontrolēt, ka mēs dzīvojam uz planētas, kas ir aizsargāta, bet ne pilnībā, ka mēs esam paveicīgi, bet šī veiksme var beigties. Un šī apziņa uzliek mums atbildību, rūpēties par šo planētu, aizsargāt šo dzīvību. Novērtēt katru dienu, katru stundu, katru mirkli, ko mums ir dots. Jo Jupiters mūs aizsargā no kosmosa, bet tas neaizsargā mūs no mums pašiem. Bet tagad mums ir jārunā par kaut ko, kas liks jums apšaubīt visu, ko esat tikko dzirdējuši. Jo es zinu, ko jūs domājat. Es zinu, ka daļa no jums klausās šo stāstu un domā, tas ir skaisti, tas ir poētiski.
Bet vai tas tiešām ir zinātne? Vai tas nav tikai vēl viens stāsts, ko mēs sev stāstām, lai justos īpaši? Un ziniet ko? Jūs esat taisnība, ka jautājat. Jo zinātnes vēsture ir pilna ar skaistiem stāstiem, kas izrādījās nepatiesi. Ar teorijām, kas šķita perfektas, līdz tās nebija. Ar pārliecībām, kas sabruka, kad parādījās jauni pierādījumi. Tātad runāsim godīgi. Runāsim par to, ko mēs patiesībā zinām par Jupiteru. Un vēl svarīgāk, par to, ko mēs nezinām. Pirmkārt, lielā taka. Šī ideja, ka Jupiters migrēja uz iekšu un tad atpakaļ uz ārpusi, vai mēs to zinām noteikti? Vai mēs to esam redzējuši? Nē, mēs to neesam redzējuši. Mēs nevaram to redzēt, jo tas notika pirms 4,5 miljardiem gadu. Viss, kas mums ir netieši pierādījumi. Asteroīdu joslas struktūra, iekšējo planētu sastāvs. Datorsimulācijas, kas parāda, ka šis scenārijs ir iespējams, bet iespējams nav tas pats, kas noteikti. Un šeit ir godīgā patiesība. Mēs nezinām ar 100% pārliecību, ka lielā taka notika. Mēs domājam, ka tā notika. Pierādījumi to atbalsta. Bet mēs varētu kļūdīties. 2025. gadā Šons Rēmens no Dienvidkalifornijas Universitātes publicēja alternatīvu modeli. Viņa simulācijas parādīja, ka Saules sistēma varēja izveidoties arī bez Jupitera migrācijas. Ja sākotnējais protoplanētārais disks būtu bijis nedaudz atšķirīgs, ar citādu masu sadalījumu, ar citādu gāzes blīvumu, tad iekšējās planētas varēja veidoties tieši tur, kur tās ir tagad, bez jebkādas Jupitera iejaukšanās. Vai Rēmensa modelis ir pareizs? Mēs nezinām. Lielākā daļa astronomu joprojām uzskata, ka lielā taka ir visticamākais scenārijs. Bet tas nav vienīgais iespējamais scenārijs, un tas ir svarīgi atcerēties, jo zinātne nav par absolūtām patiesībām. Tā ir par labākajiem pieejamajiem skaidrojumiem. Un labākais pieejamais skaidrojums var mainīties, kad mēs iegūstam jaunus datus. Tagad par Jupitera aizsardzību. Vai Jupiters tiešām mūs aizsargā? Vai tas tiešām novirza asteroīdus un komētas? Jā, to mēs zinām noteikti. Mēs esam redzējuši, kā komēta Šumēkera Levija 9. triecās Jupiterā. Mēs esam aprēķinājuši Jupitera gravitācijas ietekmi uz asteroīdu orbītām. Mēs esam simulējuši, kas notiktu bez Jupitera. Un visi šie pierādījumi rāda, ka Jupiters tiešām samazina asteroīdu un komētu triecienu skaitu Zemē. Bet par cik? Vai tiešām par 1000 reizēm, kā daži pētījumi apgalvo? Šeit lietas kļūst sarežģītākas, jo dažādi pētījumi dod dažādus skaitļus. Daži saka, ka Jupiters samazina triecienu skaitu par 1000 reizēm. Citi saka, tikai par 100 reizēm. Vēl citi tikai par 10 reizēm. Kāpēc šāda atšķirība? Jo simulācijas ir atkarīgas no pieņēmumiem. Cik asteroīdu ir asteroīdu joslā? Kāda ir to orbītu sadalījums? Cik bieži notiek sadursmes? Kāda ir Jupitera gravitācijas precīzā ietekme uz katru orbītu? Katrs no šiem parametriem ir nedaudz nenoteikts, un kad jūs apvienojat visus šos nenoteiktos parametrus, rezultāts var atšķirties par kārtu lielumu, varbūt pat par 2 kārtām. Tātad, vai Jupiters samazina triecienu skaitu par 1000 reizēm, vai par 100 reizēm, vai par 10 reizēm? Godīgā atbilde ir, mēs nezinām precīzi. Mēs zinām, ka tas samazina. Mēs zinām, ka tas ir būtiski, bet precīzais skaitlis, tas joprojām ir diskusiju objekts. Un šeit ir vēl kaut kas, kas liks jums apstāties. Daži zinātnieki apgalvo, ka Jupiters faktiski varētu palielināt asteroīdu triecienu skaitu Zemē. Kā tas ir iespējams? Atcerieties Kirkūdas spragas. Tās zonas asteroīdu joslā, no kurām Jupitera gravitācija ir izgrūdusi asteroīdus. Daži no šiem izgrūstajiem asteroīdiem nonāk orbītās, kas šķērso Zemes orbīti. 2017. gadā Jonathans Horners no Dienvidkvinslendas Universitātes aprēķināja, ka aptuveni 15% asteroīdu, kas šķērso Zemes orbītu, faktiski tika ievietoti šajās orbītās Jupitera gravitācijas. Bez Jupitera šie asteroīdi joprojām būtu asteroīdu joslā, drošā attālumā no Zemes. 15%. Tas ir vairāk nekā 10%, ko es minēju agrāk par komētām. Tas nozīmē, ka Jupiters ne tikai rada dažus draudus, tas rada daudz draudus.
Bet Horners aprēķini ir pretrunīgi. Citi zinātnieki apgalvo, ka viņš pārspīlē Jupitera negatīvo ietekmi, ka viņš neņem vērā visus faktorus, ka viņa simulācijas ir pārāk vienkāršotas. Tātad kurš ir taisnība? Vai Jupiters galvenokārt aizsargā mūs, vai tas arī rada būtiskus draudus? Atbilde visticamāk ir abi. Jupiters gan aizsargā, gan apdraud, bet tīrais rezultāts visticamāk ir pozitīvs. Visticamāk, bet nenoteikti. Un šī nenoteiktība ir tas, kas padara zinātni tik fascinējošu un tik nomācošu vienlaikus. Mēs gribam skaidras atbildes. Mēs gribam zināt, vai Jupiters ir labs vai ļauns, vai tas mūs glābj vai apdraud. Bet zinātne mums saka, tas ir sarežģīti, tas ir atkarīgs. Mēs joprojām mācāmies. Tagad runāsim par vēl vienu lietu, kas varētu jūs pārsteigt. Daži zinātnieki apgalvo, ka Jupiters faktiski nav nepieciešams dzīvībai. Kā tas var būt? Vai mēs tikko nepavadījām stundu runājot par to, cik svarīgs ir Jupiters? Jā, bet atcerieties, zinātne nav par absolūtām patiesībām. Tā ir par labākajiem pieejamajiem skaidrojumiem. Un daži zinātnieki domā, ka mums ir bijis nepareizs skaidrojums. 2019. gadā Rebeka Martina no Nevadas Universitātes publicēja pētījumu, kas apgalvoja, ka planētas bez Jupitera līdzīgiem gāzes milžiem varētu būt tikpat piemērotas dzīvībai kā planētas ar tiem, varbūt pat piemērotākas. Viņas arguments bija šāds. Jā, Jupiters samazina asteroīdu triecienu skaitu, bet tas arī samazina ūdens piegādi. Atcerieties, lielākā daļa Zemes ūdens iespējams nāca no asteroīdu un komētu triecieniem vēlās smagās bombardēšanas laikā. Ja Jupiters būtu novirzījis vairāk no šiem objektiem, Zemē būtu mazāk ūdens, varbūt pat nepietiekami daudz ūdens dzīvībai. Tātad Jupiters ir līdzsvars. Tas samazina triecienu skaitu, bet ne pārāk daudz. Tas ļauj pietiekami daudz ūdens nonākt Zemē, bet ne pārāk daudz. Un šis līdzsvars iespējams nav nepieciešams. Planētas varētu iegūt ūdeni citādos veidos, no vulkāniskās aktivitātes, no ķīmiskajām reakcijām dzīlēs, no protoplanētārā diska. Vai Martina ir taisnība? Atkal, mēs nezinām. Viņas teorija ir pretrunīga, bet tā ir balstīta uz reāliem aprēķiniem un reāliem datiem, un tā atgādina mums, ka pat mūsu pamata pieņēmumi par to, kas ir nepieciešams dzīvībai, varētu būt nepareizi. Tagad apskatīsim vislielāko nenoteiktību – eksoplanētas. Mēs esam atklājuši tūkstošiem eksoplanētu, un mēs esam atklājuši, ka tikai neliela daļa zvaigžņu sistēmu izskatās līdzīgas mūsējai. Lielākajā daļā sistēmu gāzes milži ir vai nu ļoti tuvu savai zvaigznei, vai ļoti tālu. Bet šeit ir problēma. Mūsu eksoplanētu atklāšanas metodes ir neobjektīvas. Mēs varam vieglāk atklāt lielas planētas, kas ir tuvu savai zvaigznei. Mēs varam grūtāk atklāt planētas, kas ir tālu no savas zvaigznes. Un mēs gandrīz nevaram atklāt mazas, akmeņainas planētas iekšējā zonā. Tas nozīmē, ka mūsu eksoplanētu statistika iespējams ir sagrozīta. Varbūt sistēmas, kas ir līdzīgas mūsējai, ir daudz izplatītākas nekā mēs domājam. Mēs vienkārši tās nevaram redzēt ar mūsu pašreizējām tehnoloģijām. Vai arī varbūt tās ir vēl retākas. Varbūt mēs esam atklājuši visas viegli atklājamās sistēmas, un pārējās ir vēl atšķirīgākas no mūsējās. Mēs nezinām, un mēs neuzzināsim, līdz mums būs labākas tehnoloģijas, labāki teleskopi, labākas atklāšanas metodes, un tas prasīs gadus, varbūt 10 gadus. Tātad, kad es jums saku, ka tikai 8% zvaigžņu sistēma ir līdzīgas mūsējai, ņemiet to ar piesardzību. Tas ir labākais skaitlis, kas mums ir tagad, bet tas varētu mainīties dramatiski. Un šeit ir vislielākā nenoteiktība no visām. Vai Jupiters tiešām ir iemesls, kāpēc mēs esam šeit? Mēs esam izveidojuši stāstu. Stāstu par to, kā Jupiters migrēja un radīja apstākļus Zemes veidošanai. Kā tas aizsargāja dzīvību no asteroīdiem, kā tas ļāva mums attīstīties. Un šis stāsts ir balstīts uz reāliem datiem un reālām simulācijām. Bet tas joprojām ir stāsts. Tas ir skaidrojums, ko mēs esam izveidojuši, lai saprastu datus. Un stāsti var būt nepareizi. Varbūt Zeme veidojās tieši tur, kur tā ir, bez Jupitera palīdzības.
Varbūt dzīvība būtu attīstījusies arī bez Jupitera aizsardzības. Varbūt mēs pārvērtējam Jupitera nozīmi, jo tas ir tik liels un tik acīm redzams. Vai arī varbūt mēs to nenovērtējam. Varbūt Jupiters ir vēl svarīgāks nekā mēs domājam. Varbūt bez tā dzīvība būtu pilnībā neiespējama. Mēs nezinām. Un tas ir labi. Jo zinātne nav par zināšanu. Tā ir par mācīšanos, par jautāšanu, par šaubīšanos, par pārbaudīšanu. Katrs jauns teleskops atklāja kaut ko, kas mūs pārsteidz. Katrs jauns pētījums apšauba kaut ko, ko mēs domājām, ka zinām. Katrs jauns atklājums liek mums pārdomāt mūsu stāstus, un tas ir skaisti, jo tas nozīmē, ka mēs joprojām mācāmies, mēs joprojām atklājam, mēs joprojām brīnāmies. Bet šeit ir tas, ko mēs zinām noteikti. Mēs zinām, ka Jupiters eksistē. Mēs zinām, ka tas ir milzīgs. Mēs zinām, ka tā gravitācija ietekmē visu Saules sistēmā. Mēs zinām, ka tas ir bijis šeit miljardiem gadu, un mēs zinām, ka mēs esam šeit. Vai starp šīm lietām ir cēloņsakarība? Visticamāk jā, bet precīzā cēloņsakarība. Tā joprojām tiek pētīta, un varbūt tieši šī nenoteiktība ir vissvarīgākā mācība, jo tā mums atgādina, ka visums ir sarežģītāks nekā mēs varam aptvert, ka katrs skaidrojums ir pagaidu, ka katra teorija ir nepilnīga, ka katra patiesība ir daļēja. Mēs gribam vienkāršus stāstus. Mēs gribam zināt, ka Jupiters ir sargs vai slepkava, ka tas mūs glābj vai apdraud, ka mēs esam šeit ar iemeslu vai nejauši. Bet visums atsakās būt vienkāršs. Jupiters ir gan sargs, gan slepkava. Tas gan glābj, gan apdraud. Mēs esam šeit gan ar iemeslu, gan nejauši. Viss ir atkarīgs no tā, kā jūs skatāties, no tā, kādus datus jūs izmantojat, no tā, kādus pieņēmumus jūs pieņemat. Un varbūt tieši šī daudzšķautņainība ir tas, kas padara visumu tik fascinējošu. Jo ja viss būtu vienkāršs, ja katrs jautājums būtu skaidra atbilde, tad nebūtu noslēpumu, nebūtu atklājumu, nebūtu zinātnes. Bet visums nav vienkāršs, un Jupiters ir perfekts piemērs tam, cik sarežģīts tas var būt. Tagad atgriezīsimies pie sākuma jautājuma. Vai Jupiters ir Zemes sargs vai planētu slepkava? Pēc visa, ko mēs esam apsprieduši, atbilde ir skaidra. Tas ir abi, un tas ir neviens, ne otrs. Un tas ir kaut kas starp. Viss vienlaikus. Jupiters bija slepkava. Tas iznīcināja planētas pirms 4,5 miljardiem gadu. Vai vismaz mēs domājam, ka tas to darīja? Pierādījumi to atbalsta, bet mēs varētu kļūdīties. Jupiters ir sargs. Tas novirza asteroīdus un komētas šodien. Mēs to esam redzējuši, mēs to esam izmērījuši. Bet precīzais aizsardzības līmenis joprojām ir diskusiju objekts. Jupiters varētu atkal kļūt par slepkavu. Tā orbīta varētu mainīties. Tas varētu sākt jaunu migrāciju. Bet šī iespēja ir tik tālu nākotnē un tik maz ticama, ka tā ir gandrīz teorētiska. Tātad kurš ir īstais Jupiters? Visi šie Jupiteri. Vienlaikus. Jo Jupiters nav statisks objekts ar fiksētu lomu. Tas ir dinamisks spēks, kas mainās laika gaitā, kas dažreiz rada, dažreiz iznīcina, dažreiz aizsargā, dažreiz apdraud. Un tas pats attiecas uz katru spēku visumā. Saule dod dzīvību un atņem to. Gravitācija rada struktūras un iznīcina tās. Ūdens uztur dzīvību un noslīcina to. Nav tīru varoņu, nav skaidru ļaundaru, tikai spēki, kas darbojas pēc fizikālajiem likumiem. Un mēs esam šo spēku produkts. Mēs esam radušies no Jupitera migrācijas, vai vismaz iespējams esam radušies. Mēs esam aizsargāti Jupitera gravitācijas, lielākoties. Mēs esam apdraudēti Jupitera gravitācijas, nedaudz. Mēs esam līdzsvara rezultāts. Trausla, pagaida līdzsvara starp radīšanu un iznīcināšanu, starp aizsardzību un apdraudējumu, starp kārtību un haosu. Un šis līdzsvars nav mūžīgs, tas var mainīties. Tas mainīsies. Jautājums ir tikai, kad? Bet līdz tam brīdim mēs esam šeit, uz planētas, kas riņķo ap zvaigzni, kas riņķo ap galaktikas centru, kas kustas cauri visumam. Aizsargāta planētas, kas atrodas 450 miljonu kilometru tālāk. Planētas, kas reiz bija slepkava, tagad ir sargs, un kādreiz varētu būt kaut kas cits.
Un varbūt tieši šī pagaidu aizsardzība ir tas, kas padara dzīvību tik vērtīgu, jo mēs zinām, ka tā nav mūžīga. Mēs zinām, ka Jupitera aizsardzība var beigties. Mēs zinām, ka jebkurā brīdī asteroīds vai komēta var iziet cauri un mainīt visu. Katrs dzīvības mirklis ir dāvana. Dāvana no gravitācijas, dāvana no nejaušības, dāvana no visuma, kas nejauši radīja apstākļus, kuros mēs varējām rasties. Un varbūt tas ir pietiekami. Varbūt mums nav vajadzīgs plāns. Varbūt mums nav vajadzīgs nolūks. Varbūt pietiek ar to, ka mēs esam šeit, tagad, šajā brīdī, uz šīs planētas, zem šīs zvaigznes, aizsargāt šīs planētas. Jupiters nav ne varonis, ne ļaundaris. Tas ir tikai planēta. Milzīga planēta, ar milzīgu gravitāciju, kas dara to, ko tai liek darīt fizika. Bet šī planēta nejauši, neparedzēti, bez jebkāda nolūka, ir radījusi apstākļus, kuros mēs varējām rasties. Un tas ir brīnums. Ne tāpēc, ka tas bija plānots, bet tāpēc, ka tas notika. Pret visām izredzēm, pret visu loģiku, pret visu varbūtību. Mēs esam šeit, un Jupiters ir tur. Un šis fakts, vienkāršs, neizbēgams, brīnišķīgs fakts, ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Viss pārējais ir tikai stāsti, ko mēs sev stāstam. Daži no šiem stāstiem ir tuvāk patiesībai, citi tālāk. Bet visi tie ir nepilnīgi, visi tie ir pagaidu. Visi tie mainīsies, kad mēs uzzināsim vairāk. Un tas ir labi, jo tas nozīmē, ka mēs joprojām mācāmies, joprojām atklājam, joprojām brīnāmies. Jupiters – Zemes sargs vai planētu slepkava? Atbilde ir jā. Bet tagad mums ir jārunā par kaut ko, kas ir lielāks par Jupiteru, lielāks par Saules sistēmu, lielāks pat par zinātni. Mums ir jārunā par to, ko Jupitera stāsts mums māca par pašu visuma dabu, jo šeit ir patiesība, kas liks jums redzēt visu citādāk. Jupiters nav izņēmums. Jupiters ir likums. Šī dubultā daba, vienlaikus radītājs un iznīcinātājs, sargs un draudi, nav kļūda. Tā ir visuma pamatīpašība. Apskatīsimies ap sevi. Patiešām apskatīsimies. Katru spēku, katru procesu, katru sistēmu, kas eksistē. Saule, tā ir dzīvības avots. Katrs atoms jūsu ķermenī, izņemot ūdeņradi, tika radīts zvaigznē. Katra enerģijas vienība, kas uztur jūsu sirds sitienu, nāk no saules. Bez zvaigžņu gaismas nebūtu fotosintēzes. Bez fotosintēzes nebūtu skābekļa. Bez skābekļa nebūtu mūsu. Bet tā pati saule katru sekundi pārvērš 4 miljonus tonu vielas enerģijā. Tā bombardē Zemi ar radiāciju, kas var iznīcināt DNS. Pēc 5 miljardiem gadu tā paplašināsies un aprīs Merkuru, Venēru, iespējams Zemi. Dzīvības devēja kļūs par dzīvības iznīcinātāju. Vai apskatīsim gravitāciju? Spēku, kas tur jūs pie Zemes virsmas. Kas tur Zemi orbītā ap Sauli. Kas tur kopā galaktikas, kas tur kopā jūsu pašu ķermeni, jo bez gravitācijas atomi nevarētu veidot molekulas, molekulas nevarētu veidot šūnas, šūnas nevarētu veidot jūs, bet tā pati gravitācija rada melnos caurumus, objektus tik blīvus, ka tie salauž pašu telpu un laiku, objektus, kas iznīcina visu, kas tiem pienāk par tuvu, kas aprī zvaigznes, kas aprī planētas, kas aprī pat gaismu. Vai ūdens? Jūs sastāvat no ūdens, 65% jūsu ķermeņa masas. Katra šūna jūsu ķermenī peld ūdens vidē. Katra bioķīmiskā reakcija notiek ūdenī. Dzīvība, kādu mēs pazīstam, ir ūdens dzīvība, bet ūdens var arī noslīcināt. Var aiznest plūdos, var sasalt un saplēst šūnas, var iztvaicēt un atstāt tuksnesi. Dzīvības avots ir arī dzīvības draudi. Vai laiks? Laiks ļauj procesiem notikt, ļauj pārmaiņām, ļauj evolūcijai. Bez laika nebūtu attīstības, nebūtu mācīšanās, nebūtu atmiņu, nebūtu jūsu. Bet laiks arī nozīmē entropiju, nozīmē novecošanu, nozīmē nāvi. Katrs mirklis, kas paiet, ir mirklis, kas nekad neatgriezīsies.
Katrs elpas vilciens ir viens mazāk. Katrs sirdspuksts ir viens tuvāk pēdējam. Vai apziņa, jūsu spēja domāt, jūt, piedzīvot, tā ir vislielākā dāvana, kāda jums ir. Tā ļauj jums redzēt skaistumu, saprast patiesību, radīt mākslu, mīlēt. Bet tā pati apziņa ļauj jums ciest, baidīties, zināt, ka jūs mirsiet, zināt, ka visi, kurus jūs mīlat, mirs, zināt, ka viss, ko jūs radāt, galu galā pazudīs. Neviens cits dzīvnieks nesnes šo nastu, tikai mēs. Redzat paradoksu? Katrs spēks, kas rada, arī iznīcina. Katrs process, kas dod dzīvību, arī atņem to. Katrs mehānisms, kas aizsargā, arī apdraud. Nav tīru varoņu, nav skaidru ļaundaru. Tikai spēki, kas darbojas pēc fizikālajiem likumiem, spēki, kas dažreiz rada, dažreiz iznīcina un lielākoties dara abus vienlaikus. Un Jupiters ir tikai viens piemērs. Varbūt visiespaidīgākais, varbūt visskaidrākais, bet nevienīgais. Tagad apskatīsim, ko tas nozīmē filozofiski. Mēs esam radījuši stāstus par visumu, stāstus par kārtību un haosu, par labo un ļauno, par nolūku un nejaušību. Un šie stāsti palīdz mums dzīvot, tie dod mums nozīmi, tie dod mums virzienu. Bet Jupiters stāsta citu stāstu. Stāstu, kurā nav skaidru kategoriju, kurā katrs spēks ir ambivalents, kurā katrs process ir divējāds, kurā viss ir atkarīgs no konteksta. Vai tas nozīmē, ka visums ir haotisks, ka nav nekādas kārtības? Nē, visums ir pilns ar kārtību, ar likumiem, ar modeļiem. Gravitācija darbojas pēc precīzām vienādībām. Gaisma ceļo ar konstantu ātrumu. Enerģija tiek saglabāta. Entropija pieaug. Bet šī kārtība nav morāla kārtība. Tā nav kārtība, kas rūpējas par mums. Tā ir tikai kārtība, fizikāla kārtība, matemātiska kārtība. Kārtība, kas vienkārši ir. Un šajā kārtībā mēs esam radušies nejaušības rezultātā, vai vismaz ļoti, ļoti specifiskas nejaušības rezultātā. Nejaušības, kurā Jupiters migrēja tieši pareizo attālumu, kurā tas apstājās tieši īstajā vietā, kurā tas radīja apstākļus, kuros mēs varējām rasties. Bet šī nejaušība nebija plānota, tā nebija paredzēta, tā vienkārši notika. Un tā, ka tā notika, ir brīnums. Ne tāpēc, ka tas bija neiespējami, bet tāpēc, ka tas bija tik neticami maz ticams. Tagad apskatīsim, ko mēs patiesībā nezinām. Mēs nezinām, vai Jupiters tiešām migrēja. Mēs domājam, ka tas migrēja. Pierādījumi to atbalsta, bet mēs varētu kļūdīties. Mēs nezinām, cik daudz planētu Jupiters iznīcināja. Mēs domājam, ka 10, varbūt 100, bet mēs varētu kļūdīties. Mēs nezinām, vai Jupiters ir nepieciešams dzīvībai. Mēs domājam, ka tas palīdz, bet daži zinātnieki domā, ka tas nav nepieciešams, un viņi varētu būt taisnīgi. Mēs nezinām, cik bieži Jupitera līdzīgas planētas rada apstākļus dzīvībai citās zvaigžņu sistēmās. Mēs domājam, ka reti, bet mūsu dati ir ierobežoti, un mēs varētu kļūdīties. Mēs nezinām, vai pastāv citas civilizācijas. Mēs domājam, ka tām vajadzētu pastāvēt. Matemātika to atbalsta, bet mēs neesam atradušas nevienu, un mēs nezinām, kāpēc. Mēs nezinām, cik ilgi Jupiters turpinās mūs aizsargāt. Mēs domājam, ka vismaz vēl miljardiem gadu, bet apstākļi var mainīties, un mēs nezinām, kā. Mēs nezinām, vai mēs esam īpaši. Mēs domājam, ka mēs esam reti, bet reti nav tas pats, kas unikāli, un mēs nezinām atšķirību. Mēs nezinām, vai dzīvībai ir nolūks. Mēs domājam, ka tā vienkārši ir, ka tā radās, jo apstākļi to atļāva, bet daži no mums grib ticēt, ka ir vairāk. Un mēs nezinām, vai viņi ir taisnīgi vai nepareizi. Mēs nezinām, vai apziņa ir unikāla Zemē. Mēs domājam, ka tā varētu būt izplatīta, bet mēs nezinām, kā tā rodas. Mēs nezinām, kāpēc tā rodas. Mēs pat nezinām, kas tā ir. Mēs nezinām, vai visums ir vienīgais. Mēs domājam, ka varētu būt citi visumi, ar citiem fizikālajiem likumiem, ar citām konstantēm, ar citām iespējām, bet mēs nezinām, vai tie eksistē. Un ja tie eksistē, mēs nezinām, vai mēs kādreiz varēsim tos redzēt. Mēs nezinām, kāpēc visums eksistē.
Mēs nezinām, kāpēc ir kaut kas, nevis nekas. Mēs nezinām, vai šim jautājumam pat ir atbilde, vai arī tas ir jautājums, kas pārsniedz jebkuru iespējamo atbildi. Un varbūt tieši šī nezināšana ir vissvarīgākā patiesība, jo mēs gribam zināt, mēs gribam saprast, mēs gribam atbildes, bet visums turpina mums atgādināt, ka tas ir lielāks par mūsu izpratni, dziļāks par mūsu teorijām, sarežģītāks par mūsu modeļiem. Katrs atklājums atklāja 10 jaunus jautājumus. Katra atbilde ved uz 100 jaunām noslēpumiem. Katra teorija, kas izskaidro vienu lietu, atklāja 10 lietas, kuras tā nevar izskaidrot. Un tas ir skaisti, jo tas nozīmē, ka mēs nekad neapstāsimies mācīties, nekad neapstāsimies atklāt, nekad neapstāsimies brīnīties. Tagad atgriezīsimies pie Zemes, pie šīs planētas, pie šī mirkļa. Atceraties, kā mēs sākām? Ar 20 000 asteroīdu, kas šķērso kosmisko telpu, ar Jupiteru, kas riņķo 450 miljonu kilometru tālāk, ar jautājumu, vai tas ir sarks vai slepkava. Tagad jūs zināt atbildi. Tas ir abi, un tas ir neviens, ne otrs. Un tas ir kaut kas, ko mēs joprojām mācāmies saprast. Bet šeit ir tas, kas ir patiešām svarīgi. Kamēr mēs esam runājuši par Jupiteru, jūs esat bijuši šeit, uz šīs planētas, zem šīs atmosfēras, aizsargāti šīs gravitācijas. Jūsu sirds ir situsi aptuveni 6000 reižu, jūsu plaušas ir ieelpojušas aptuveni 2000 reižu, jūsu smadzenes ir apstrādājušas miljoniem signālu, jūsu šūnas ir veikušas miljardiem ķīmisku reakciju. Un viss šis process, šis neticamais, sarežģītais, brīnišķīgais process, ko mēs saucam par dzīvību, ir noticis, jo Jupiters atrodas tur, kur tas atrodas. Jo tā gravitācija dara to, ko tā dara. Jo pirms 4,5 miljardiem gadu notika kaut kas, kas radīja apstākļus, kuros jūs varējāt rasties. Jūs esat Jupitera mantinieks. Jūs esat planētas laktiņas pārdzīvojušais. Jūs esat kosmiskās nejaušības produkts, kas bija tik neticami maz ticama, ka tā gandrīz nenotika. Gandrīz. Bet tā notika, un jūs esat šeit. Un tas ir brīnums. Ne tāpēc, ka visums jūs gribēja, ne tāpēc, ka pastāv kāds plāns, ne tāpēc, ka jūs esat īpašs kosmiskā nozīmē, bet tāpēc, ka jūs esat. Tāpēc, ka pret visām izredzēm, pret visu loģiku, pret visu varbūtību, jūs esat šeit, tagad, šajā brīdī, uz šīs planētas, zem šīs zvaigznes, aizsargāts šīs planētas. Un varbūt tas ir pietiekami. Varbūt mums nav vajadzīgs plāns. Varbūt mums nav vajadzīgs nolūks. Varbūt pietiek ar to, ka mēs esam šeit, ka mēs varam domāt, ka mēs varam just, ka mēs varam brīnīties, ka mēs varam skatīties uz Jupiteru, šo milzīgo planētu, kas riņķo 450 miljonu kilometru tālāk, un jautāt, vai tu esi sarks vai slepkava, un dzirdēt atbildi, es esmu abi, un tomēr šī planēta nejauši, neparedzēti, bez jebkāda nolūka, ir radījusi apstākļus, kuros jūs varējāt rasties, kurā jūs varat domāt, kurā jūs varat jautāt šos jautājumus, un tas ir vislielākais paradokss no visiem, ka nozīme rodas no beznozīmības, ka nolūks rodas no nejauša, ka apziņa rodas no matērijas, kas nav apzinīga, ka jūs, būtne, kas domā, jūt, brīnās, esat radusies no ātomiem, kas nedomā, nejūt, nebrīnās, no spēkiem, kas vienkārši darbojas, no procesiem, kas vienkārši notiek. Un varbūt tieši šis paradoks ir visskaistākā patiesība, ka visums nav radīts mums, bet mēs esam radušies no visuma, ka mēs neesam ārpus dabas. Mēs esam daba, kas ir kļuvusi pietiekami sarežģīta, lai saprastu sevi. Mēs esam visuma veids, kā iepazīt sevi. Mēs esam matērijas veids, kā kļūt apzinīgai. Mēs esam ātomu veids, kā brīnīties par ātomiem. Un Jupiters? Jupiters ir tikai daļa no šī procesa. Spēks, kas nejauši radīja apstākļus. Planēta, kas nejauši atrodas īstajā vietā. Gravitācija, kas nejauši dara īsto lietu. Bet nejauši nenozīmē bez nozīmes. Jo šī nejaušība radīja jūs,
un jūs dodat tai nozīmi. Ar katru jautājumu, ko jūs uzdodat, ar katru atbildi, ko jūs meklējat, ar katru mirkli, kad jūs brīnāties. Tātad nākamreiz, kad jūs skatīsieties uz nakts debesi un redzēsiet Jupiteru, šo spožo punktu, kas lēnām kustas starp zvaigznēm, atcerieties. Atcerieties, ka šī planēta reiz bija slepkava, ka tā iznīcināja pasaules, kas varēja kļūt par dzīvības vietām, ka tā šķērsoja Saules sistēmu kā kosmiskais buldozers, nolīdzinot visu uz sava ceļa. Atcerieties, ka šī pati planēta tagad ir jūsu sargs, ka tā novirza asteroīdus, ka tā noķer komētas, ka tā katru dienu, katru stundu, katru sekundi dara kaut ko, kas ļauj jums būt šeit. Atcerieties, ka šī aizsardzība nav perfekta, ka daži asteroīdi iziet cauri, ka dažas komētas sasniedz mūs, ka jebkurā brīdī viss var mainīties. Atcerieties, ka šī aizsardzība nav mūžīga, ka Jupitera orbīta lēnām mainās, ka pēc miljardiem gadu tas varētu pārstāt būt sargs vai pat kļūt par draudu. Bet galvenokārt, atcerieties, ka jūs esat šeit, tagad, šajā brīdī, pret visām izredzēm, pret visu loģiku, pret visu varbūtību. Jūs esat kosmiskās nejaušības produkts, bet ne jebkura nejaušība. Jūs esat ļoti, ļoti specifiskas nejaušības produkts. Tādas, kurā planētu slepkava kļuva par sargu tieši īstajā brīdī, un tas padara katru jūsu elpas vilcienu par brīnumu, katru jūsu sirdspukstu par dāvanu, katru jūsu apzinīgo mirkli par kaut ko, kas gandrīz nenotika. Gandrīz, bet tas notika, un jūs esat šeit, un Jupiters ir tur. Un šis fakts, vienkāršs, neizbēgams, brīnišķīgs fakts, ir viss, kas jums ir vajadzīgs. Viss pārējais ir tikai jautājumi. Jautājumi, uz kuriem mēs joprojām meklējam atbildes. Jautājumi, uz kuriem mēs iespējams nekad neatradīsim pilnīgas atbildes. Jautājumi, kas iespējams ir svarīgāki par atbildēm, jo jautājumi liek mums meklēt, liek mums mācīties, liek mums brīnīties, un varbūt tieši šī brīnīšanās ir tas, kas padara mūs cilvēciskus. Ne atbildes, ne zināšanas, ne noteiktība, bet jautājumi, meklēšana, brīnums. Un Jupiters, šis milzīgais, sarežģītais, paradoxālais spēks, turpina mums atgādināt, ka visums ir pilns ar jautājumiem, ka katrs atklājums atklāja jaunas noslēpumus, ka katrs skaidrojums rada jaunas mīklas, ka mēs nekad neuzzināsim visu, bet tas ir labi, jo tas nozīmē, ka vienmēr būs kaut kas jauns, ko atklāt, vienmēr būs kaut kas jauns, ko mācīties, vienmēr būs kaut kas jauns, par ko brīnīties, un kamēr mēs varam brīnīties, mēs esam dzīvi. Patiešām dzīvi, ne tikai bioloģiski, bet filozofiski, ne tikai eksistējam, bet piedzīvojam. Tātad paldies, Jupiter, par iznīcināšanu, kas radīja mūs, par aizsardzību, kas uztur mūs, par paradoksu, kas māca mums, par jautājumiem, kas liek mums brīnīties. Jūs neesat ne varonis, ne ļaundaris. Jūs esat tikai planēta. Bet šī planēta, nejauši, neparedzēti, bez jebkāda nolūka, ir daļa no stāsta, kas ir lielāks par jums, lielāks par mums, lielāks par jebko, ko mēs varam aptvert. Stāsta par to, kā visums radīja apziņu, kā matērija kļuva apzinīga, kā ātomi sāka brīnīties par ātomiem. Un šis stāsts turpinās. Ar katru jautājumu, ko mēs uzdodam, ar katru atbildi, ko mēs atrodam, ar katru mirkli, kad mēs skatāmies uz nakts debesi un brīnāmies. Jupiters, Zemes sargs vai planētu slepkava? Atbilde ir jā un nē, un kaut kas starp, un kaut kas ārpus, un kaut kas, ko mēs joprojām mācāmies saprast. Bet galvenokārt, atbilde ir jautājums. Jautājums, kas liek mums domāt, kas liek mums meklēt, kas liek mums brīnīties,